Labdien visiem! Forši būt šeit. Es saprotu, ka jūs no pierakstiem vispār nesludiniet šeit. Tā var saprast. Kā gars vada. Vienkārši vieta nav pierakstiem tur likt. Tāpēc es tā secināju, ka tikai priekš Bībeles šeit vieta. Ja? Neko lieku, nepielikt, neatņemt. Forši būt jūsu vidū. Ir patīkami redzēt jūsu jaunās telpas. Varēja redzēt tikai internetā un apskaust. Bet paldies Dievam, ka mums nav jāapskauž. Varam priecāties kopā ar jums. Varbūt tās pavisam tādu īsu varbūt liecību. Sākšu varbūt ar liecību. Kādu laiku apakaļ, es nezinu, tas kādu laiku apakaļ jau bija... Pēdējo reizi es biju vai no pagājušā gada vai aizpagājušā gada. Kā tur bija? Pagājušā gada arī kaut kad janvārs, februārs vai? Es tad neatceros. Kaut kad bija, ne? Un vēl nedaudz apakaļ, sanāk, es pieļauju, kad mēs tikāmies. 1,5, 2 gadu apakaļ. Kuldīgā, ja? Toreiz bija silts laiks, vai ne? 2 gadu varētu būt. Ko? 22. gads, mēs bijām pēdējo reizi. Vairāk? Aha. Vienā sakot, pagāja laiks. 2 gadi, man liekas, stabili. Mēs bijām atbraukuši uz Kuldīgu. Protams, kā tā nepazvanīs gatim, jāsatiekās, satikāmies. Ko? Jā, vai ne? Kad tas bija? Tas bija pagājušajā gadā? Nē, tas nebija pagājušajā gadā. Nē, aizpagājušajā gadā. Tās bija aizpagājušajā gadā. Tu vecs paliec, jā. Cik tev gadi ir tagad? Tu drīksti teikt. 42. Līdz 50 vēl augt, jā. Bet labi ir. Daži jau šeit ir iestājušies. 50 pulciņā, jā. Bet mēs tikāmies un parunājāmies, un kad atvadījāmies, mēs lūdzām Dievu kopā. Un tad Gatim bija kāds vārds. Viņš saka, es nezinu kam tas vai... Bet man ir vārds priekš tevis. Un tad viņš izlasīja no Jeremijas, ja nekļūdos, no 6. nodaļas, kurš tur pants bija. Lai es pārdomāju, tur ne man tā tieši, bet pārdomā, kas senlaikos ir bijis tas svētības ceļš un atgriezies tā kā atpakaļ. Ja? Un praktiski no tā laika kaut kas sākās. Un tad pienāca jaunais gads, pienāca janvāris, un es biju jau tik ļoti nobriedis, ja, ka es vairāk tā negribu, ka es savā sirdī apņēmos, kad es gribu paņemt gavēni. Es nenospraudu laiku, jo es nezināju sirdī, cik ilgi. Bet es apņēmos, ka es gavēšu, jo man ir par ko. Un es aicināju draudzi, iesāksim gadu ar gavēni un mēnesi, attīrīsimies, tīrīsimies, šķīstīsimies. Un lai Dievs dod, ka mēs atbrīvojamies no visa tā, kas nepalīdz un neveicina neko labu mūsu dzīvē. Un mēs gājām visam tam cauri. Es neuzliku draudzē neko vairāk kā vienreiz nedēļā, trešdienās kopā gavēt. Es nevienam nebiju stāstījis par saviem plāniem. Es centos darīt to, ko Jēzus teica, ja tu gavē, tad smaidi visiem. Un nesteigā apkārt un nesaka, ka tu gavē. Un es apņēmos tajā gadā sākt gadu ar gavēni. Bija par ko. Un tā tas viss kaut kā turpinājās, un tā bija milzīga Dieva žēlstība, jo man personīgi ļoti grūti gavēt.
Un es to Dievam pastāstīju, ka baigi grūti ir, sen neesmu gavējis. Noklausījos Dereku principa gavēju, sapratu, nav labi, galīgi nav labi. Sen jau man izmestu ārā no baznīcas. Visi finēji un visi pārējie, ja? Kuri vismaz 2 reizes nedēļā gavēja trešdienās un piekdienās līdz 16:00. Tas bija obligāti katram kalpotājam. Un tas, ko Dereks Princis dalījās, tas baigi man paņēma. Un ļoti paņēma arī vēsti par pazemību, ka pazemība un gavēšana iet rokas rokā. Un, ja es vēlos pazemoties Dievu priekšā, tam ir jāiet kopā ar gavēju. Un man bija par ko. Un tā mums sākās gads, janvārs pagājušajā gadā. Un pienāca jau februāris, jau tuvojās 11. datu, un es joprojām vēl gavēnī. Man liekas, ka es pie 41. dienas apstājos. Es domāju, es nelikšu augstāk. Tam noteikti ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc līdz 40. Neprasiet man, ko un kā. Bet tā bija milzīga Dieva žēlstība. Milzīga Dieva žēlstība. Milzīga. Es vispār nesaprotu. Es šodien atskatos apakaļ, domāju, kā tas ir iespējams? Bet izrādās, ka ir iespējams. Ja? Pat vienu dienu grūti nogavēt, ja? Kur nu vēl mēnesis vai vairāk. Un praktiski kaut kādas izmaiņas sākās kaut kur aprīlī. Gan pie manis. Tāpat tās līdz aprīlim likās, es īsti nevarēju saprast, kā ar darba jautājumiem būs, kā ar finansēm būs. Bija tāda spriedze. Pēc visa tā, ka tu biji gavējis. Un es it kā biju sagaidījis, ka būs baigais sprādziens februārī. Nekas nebija. Es domāju, kas tas pa gavēni bija? Taču vajadzēja būt sprādzienam, ja? Bet tie spontānie sprādzieni, citreiz viņi tādu baigi piesaist uzmanību, bet ja tālāk nekas neturpinās, tad ne. Un izmaiņas sākās jau tikai aprīlī. Man pakārtojās darbs. Kaut kas sāka notikt draudzē. Mums bija ļoti aktuāls jautājums par telpām. Tā kā jūs pēdējo reizi bijāt atbraukuši pie mums, mēs bijām ļoti mazās telpiņās. Jums sēdienas skola droši vien lielāka nekā mums. Telpa, kurā mēs noturējām dievkalpojumus. Un arī cilvēki maz. Un tajā reizē, kad viņi bija, vispār bija ļoti maz viss. Ja. Un mēs par to ļoti pārdzīvojām. Un tā arī bija viena no lietām, kas bija tajā sarakstā, lūdzot, gavējot un domājot arī par draudzi, ne tikai par sevi. Un mēs pieņēmām lēmumu, jūnijā mums ir jāiet ārā. Es paralēli meklēju Ogrē telpas, un nekur Ogrē nevar atrast. Viss tik dārgi. Ja. Mums tie ienākumi uz to brīdi bija tādi, kādi viņi bija. Un tā spriedze tā kā auga. Un tad kaut kā sirdī man bija viena iestāde, kuru vajadzētu apmeklēt. Un es sāku strādāt, man pavērās iespēja strādāt tādā uzņēmumā Sijā Intrak, varbūt kāds zina, smagā tehnika, traktori un tā tālāk. Un tas arī laikam bišķiņ nostrādāja tur, jo tā ēka, kuru Dievs ieliek manā sirdī, izrādās, ka Intraks savā laikā uzsāka savu darbību tajās telpās Ogrē Dārza ielā 25. Un sanāca tā, es sazvanījos ar cilvēku, ar kuru man jāsatiekās, un sanāca tā, ka es piebraucu ar Intraka mašīnu, un viņš piebrauc. Tas noteikti bija vajadzīgs. Šai pasaulē bija vajadzīga vizītkarte. Un Dievs to tā sakārtoja, kad cilvēks no Intraka. Ja? Mums bija ļoti laba saruna, un es saku, ka vispār ir mācītājs, un mums ir vajadzīgs telpas. Un viņš bija ļoti atvērts, un mums ir brīnišķīgas telpas. Nav tik lielas kā jums, drusciņ mazāks, bet mēs ar 1. jūniju jau pārgājām
jaunajās telpās. Un sākām priecāties. Ja? Tā kā, kad tajā laikā, gadam iesākoties, bija iespēja arī būt Liepājā. Un, jā, tā bija jubileja, man liekas, kaut kāds svēts. Kaut kas bija. Agris Ozolinkevičs bija, es biju. Un tur bija tāds arī interesants vārds, arī kaut kas saistībā ar dārzu vai kaut kas tāds bija, vai telpām, vai trepēm. Vienādi sakot, kaut kas bija tāds. Un tas viss tur tā arī vairāk vai mazāk izskatījās. Ļoti līdzīgi. Tā kā Dievs to ceļu jau gatavoja mums uz tām telpām. Un kad mēs gājām tajās telpās iekšā, mēs domājam, tās telpas lielas, plikas, tukšas, gribās kaut kā nosvinēt, ja, balonus, ziedus, ja. Un nav mums, ja. Un ko lai dara? Un tagad man tas ceļu daļas, tas viens no vadītājiem, priekšniekiem, viņš man saka, klausies, tāda lieta ir. Mums tur jau sen bija aizrunāts, ka tajā dienā, kad jūs iesiet iekšā, sestdien kādam vīram, ja, paliek 60 gadi, un mums vienkārši ir jānosvin. Ceram, ka tas netraucēs jums tur svētdien, pēc tam nākt iekšā. Es saku, nē, ir jau pieredze, jau visu satīrīsim un tā. Un jūs saprotiet, ja, mēs iegājām svētdien tik skaistās telpās. Tur bija baloni, viss izrotās, skatuves ziedos, ja. Floristika augstākā līmenī, fojē ārā, stends priekš fotografēšanās. Vienādi sakot, Dievs pats visu tā sakārtoja, lai mēs nosvinam. Un tas tiešām mums neko nemaksāja. Un atnākot no rīta, viss bija kārtībā un bija brīnišķīgi. Un paldies Dievam, ja Dievs dod lielas telpas, viņš arī viņas sāk piepildīt. Un paldies Dievam, Dievs arī sāk tās telpas piepildīt. Balstoties arī uz to vārdu, es sapratu, ka man ir jāatjauno attiecības arī ar Platoni. Un arī tas sāk atjaunoties. Un mēs tagad esam ļoti ciešā attiecībā, sadraudzībā. Mēs esam jau bijuši visa draudze pie viņiem, viņa draudze ir bijuši jau pie mums. Mēs esam saņēmuši arī kādus pravietiskus vārdus, kas arī ir sākuši piepildīties. Ja? Un paldies Dievam, ka šodien nav vairāk tāda situācija, ka tu ienāc zālē un ir tāda ceļa, ka tas ir atnācis uz māsas konferenci. Ja? Bet paldies Dievam, ka tā situācija mainīsies, kad arī sāk parādīties vīri un ka jauni vīri sāk kalpot, un par to arī ir liels prieks. Ja? Un mēs arī esam uzsākuši arī vīru kalpošanu, kas ir jau bijusi 14. reizi Ogrē, un to arī Dievs ir ļoti, ļoti, ļoti svētījis. Ja? Tā kā es teiktu, no tā laika, kad atnāca tas vārds no tā kunga, pārdomā, ka senatnē bijis tas svētīgais ceļš un atgriezies, tas darbojās. Tā kā varu apliecināt, ja, pēc ilgāka laika, pēc 2 gada garuma, ka lietas notiekās, un paldies Dievam par to, ka viņas notiekās. Tā kā, kad būsiet ciemos, mēs varēsim jau jūs uzņemt lielākās telpās. Ja. Par to arī ir liela pateicība Dievam. Kaut kā tā, ja? Tāda īsa liecība, tev arī gata pastiprinājumu, ja? Ka tas vārds ir bijis tāds svētīgs. Labi, tagad ejam pie Dieva vārda. Cik man laiks ir atlicis? Es visu laiku sevi audzinu. Īsi, kodolīgi, dinamiski, skaidri. Ne vairāk, ne mazāk. Kā sanāk, nezinu. Bet tiešām, debes Tēvs, paldies Tev, Jēzus vārdā, par visu to labo, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu esi līdzis mūsu ceļiem krustoties. Paldies Tev par Tavu žēlastību. Un paldies, ka joprojām varam baudīt šo žēlastību. Paldies Tev, kungs, ka joprojām varam Tev kopā kalpot. Un paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi svētījis kuldīgs draudz. Paldies, ka Tu esi glābis daudz cilvēks, daudzus atbrīvojis, daudz dzīves mainījis. Tu, kungs, piepildi šīs telpas, debes Tēvs, lai Tev par visu ir slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Un mēs lūdzam Dievs, svētī savu vārdu, kungs. Lai tos vārds ir dzīvs un spēcīgs, un lai tas runā uz mūsu sirdīm.
Kungs, jo tavā vārdā mēs lasām, ka viss, kas nāk no tevis, tam ir mērķis, un tas neatgriezīsies atpakaļ, kamēr tas nepaveiks to, kam dēļ viņš ir sūtīts. Tāpēc, lai notiek tavs labais prāts. Un dod mums katram vienam sadzirdēt to, ko mums vajag sadzirdēt, debes Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs uz to svētī. Nu, ko? Ja jums ir Bībeles, ceru, kad ir. Es godīgi sakot, nedaudz tā cīnījos sevi. Es šajā nedēļā, domājot par kuldīgu braukšanu šejienu un par to, ko man vajadzētu runāt, man atnāca tāds ļoti interesants vārds. Un es nezinu, kāpēc, bet es ar to padalīšos. Ja? Man tikai vairāk gribējās kaut ko tādu foršāku. Padalīties ar jums ar kādu svētrunu, ko es jau esmu sludinājis Ogrē. Man liekas, tāda baigi foršā tāda. Bet šī tāda interesanta. Kad es saku interesanti, jums jāuzdod jautājumu, ko to agri domā zem vārda interesanti. Zem vārda interesanti es varu domāt da jebko. Skaties pēc manas sejas. Bet labi, es ceru, ka tas būs par svētību. Es tiešām ceru. Katrā gadījumā es esmu no tiem, man patīk iedrošināt. Ja? Man patīk iedrošināt. Vai man sanāk vai nesanāk, tas cits jautājums. Bet es esmu Barnabas. Ja? Iedrošinātāja dēls. Man patīk tas. Labi, ja jums ir Bībeles, atšķiriet 1. ķēniņa grāmata, 13. nodaļa. Tas tāds ļoti interesants stāsts. Jūs Bībeli esat lasījuši šodien? Es nezinu, ko darīt ar jums. Man baigi gribās izlasīt. Baigi gari. 34 panti. Kas jūs piedosieties izlasīšanas? Jo šeit ir stāsts. Un man negribās filozofēt. Es vienkārši nolasīšu stāstu, un tad es padalīšos to, kas man uz sirds. Sarunāts? Ļoti interesants stāsts. Un tas stāsts saucās Dieva vīrs no Jūdas. Ja? Jums arī tāpatās ir? Ja? Es domāju, ka jūs aiz manīm jau skatāties pārī. Un te lūk kāds, un ja gadījumā tas kungs uzrunā, pa kādu rakstēt, uzreiz atzīmējiet paši sev. Pierakstiet savu svētrunu. Man vienreiz tā bija Platonē uzaicināts, un tur kāds vīrs dalījās, un viņš sāka svētrunu. Es šodien sludināšu par to, kas ir draudze. Un es klausos, un es pierakstu savā kladītē, kas ir draudze. Un man sāk nākt, un es vienkārši sāku pierakstīt. Un man liekas, ka es pieslēdzos viņam kaut kur uz āmeni. Tā kā man nāca, un es pierakstīju. Ja tev tā ir, dari to. Un te lūk kāds tā kunga vārda Skubināts. Kāds tā kunga vārda Skubināts vīrs nāca no Jūdas uz Bēteli. Bet Jorabjāms bija nostājies altārī, lai kvēpinātu, un šis vīrs sauca tā kunga vārdu, vērsdamies pret šo altāri. Altāri, altāri, tā saka tas kungs, redzi, viens dēls piedzimis Dāvida namam, un viņa vārds būs Josija. Un tas, kā kaujamo upuri, uz tevis upurēs augstieņu priesterus, tos, kas tagad uz tevis nes kvēpināmos upurus. Un cilvēku kauli tiks uz tevi sadedzināti. Un viņš tanī dienā pateica zīme, sacīdams, šī ir tā zīme, kādu tas kungs sludina. Redzi, šis altāris tiks nolausts, un tie pelni, kas uz tā tiks nokritīti. Un notika, tiklīdz ķēniņš dzirdēja Dieva vīra vārdus, kurus tas vērsa pret altāri Bētelē, tā arī Jerobeams izstiepa savu roku no altāra saukdams, sagrābiet viņu.
bet roka, kuru viņš pret to bija izstiepis, sakalta, un viņš to nevarēja pie sevis atvilkt atpakaļ. Bet altāris sašķēlās, un pelni, kas uz tā bija, nobira, gluži pēc tās zīmes, kādu dievu vīrs ar tā kunga vārdu bija pateicis. Un ķēniņš atbildēja un sacīja dievu vīram: lūdz arī tu žēlastību no tā kunga, sava dieva, un aizlūdz tu manis labad, lai mana roka kļūtu vesela. Un dieva vīrs meklēja žēlastību tā kunga priekšā, un ķēniņa roka kļuva vesela un bija kā iepriekš. Un ķēniņš sacīja dievu vīram: ienāc ar mani kopā, manā namā atspirdzinies, un es tev došu dāvanu. Bet dieva vīrs sacīja ķēniņam: ja tu man arī dotu pusi no savas mājas, tad es tanī kopā ar tevi neiegrieztos, un es šī vietā neēdīšu maizi un arī nedzeršu ūdeni. Un tā man ar tā kunga vārdu ir pavēlēts. Jo tā man ar tā kunga vārdu ir pavēlēts, kas tā saka: tev nav atļauts ēst maizi, tev nav ļauts dzert ūdeni, neatgriezies pa to ceļu, pa kuru tu esi atnācis. Neatgriezies pa to ceļu, pa kuru tu esi atnācis. Neatgriezies pa to ceļu, pa kuru tu esi atnācis. Un tā viņš aizgāja pa citu ceļu un neatgriezās pa to pašu ceļu, pa kuru tas uz Bēteli bija nācis. Bet kāds vecs pravietis dzīvoja Bētelē, un tā dēli nāca un pastāstīja tam par darbu, kādu dievu vīrs bija šī dienā darījis Bētelē, un atkārtoja vārdus, kādus tas bija sacījis ķēniņam. Tad viņu tēvs tiem jautāja: kurš tad ir tas ceļš, pa kuru tas aizgāja? Un viņa dēli tam parādīja to ceļu, pa kuru tas dievu vīrs, kas no Jūdas bija nācis, bija aizgājis. Un tas sacīja saviem dēliem: apseglojiet man ēzeli. Un tie apsegloja tam viņa ēzeli, un viņš aizgāja uz tām. Tā viņš sekoja dieva vīram, un to arī atrada. Tas bija atsēdies zem ozola. Un viņš tam jautāja: vai tu esi tas dieva vīrs, kas atnāca no Jūdas? Un tas teica: es tas esmu. Un vecais pravietis sacīja: nāc man līdzi un baudi ko. Bet tas sacīja: es nevaru maizi ēst, nedz ar tevi atgriezties, nedz arī iet ar tevi. Un es neēdīšu maizi kopā ar tevi, un es nedzeršu ar tevi ūdeni šī vietā, jo man ir sacījis tā kunga vārdu. Jo man ir sacīts ar tā kunga vārdu: tev nav atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert. Un negriezies atpakaļ, lai tu ietu pa to pašu ceļu, pa kuru tu esi nācis. Un viņš tam sacīja: arī es esmu pravietis kā tu. Bet eņģelis man ir sacījis ar tā kunga vārdu vēstīdams: atved viņu atpakaļ uz savu namu sev līdzi, lai viņš ēd maizi un lai dzer ūdeni. Bet viņš meloja. Un dievu vīrs atgriezās kopā ar viņu un ēda maizi viņa namā un dzēra ūdeni. Un kamēr tie vēl sēdēja pie galda, tā kunga vārds nāca pār to pašu pravieti, kas viņu bija atvedis. Un tas rājās uz dievu vīru, kas no Jūdas bija atnācis, sacīdams: tā saka tas kungs, tādēļ, ka tu neesi bijis paklausīgs tā kunga pavēlei, un neesi klausījis tai pavēlēji, ko tas kungs tavs dievs tev bija pavēlējis, bet esi atgriezies un esi ēdis maizi un esi dzēris ūdeni tādā vietā, pa kuru viņš tev bija sacījis: tev nav atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert. Tādēļ tavas miesas nonāks tavu tēvu kapā. Nenonāks tavu tēvu kapā. Paldies Dievam, kad ir cilvēki, kas sako Bībelē. Slavu Dievam. Un notika pēc tam, kad viņš bija paēdis maizi un bija padzēries, tad tas apsegloja sev pravieša ēzeli, tā pravieša, kas bija viņu atvedis, un viņš aizgāja. Bet lauva nostājās tam ceļā un to saplēsa. Viņa līķis bija nomests uz ceļa, un ēzelis stāvēja tam blakus, un arī lauva stāvēja līķim blakus.
un lūk, tur gāja garām ļaudis, tie ieraudzīja nomesto līķi un lauva stāvam līķim blakus, un tie aizgāja un izstāstīja to pilsētā, kurā dzīvoja vecais pravietis. Kad tas pravietis, kas viņu no ceļa bija novirzījis, to dzirdēja, tad tas sacīja, tas ir tas pats. Dieva vīrs, kas tā kunga pavēlē nepaklausīja. Un tas kungs to atdeva lauvām, kas to saplēsa un nogalināja, piepildot tā kunga vārdu, kādu viņš tam bija paziņojis. Un viņš teica saviem dēliem, sacīdams, apseglojiet man ēzeli, un viņi to arī apsegloja. Un tas devās ceļā un atrada līķi nomestu uz ceļa un ēzeli, kā arī lauva stāvam līķim blakus, un lauva neaprija līķi un arī nesaplosīja ēzeli. Un pravietis Dieva vīra līķi pacēla un lika to uz ēzeļa, un viņš to atveda atpakaļ, un viņš noveda to tā vecā pravieša pilsētā, lai par to sērotu un lai to apglabātu. Un viņš līķi noguldīja atdusai pats savā kapā, un ļaudis to apraudāja, sacīdam, ak vai manu brāli. Pēc tam, kad viņš to bija apglabājis, viņš teica saviem dēliem sacīdams, kad es nomiršu, tad apglabājiet mani Dieva vīra kapā, guldiet manus kaulus blakus viņa kauliem. Un tā patiesi piepildījās vārds, ko viņš, būdams tā kunga vārda skubināts, bija teicis gan par to altāri, kas ir Bētelē, gan par visām augstieņu svētnīcām, kādas vien atrodas Samarijas pilsētās. Pēc šī notikuma Jerobjāms tomēr neatgriezās no savu ļaunā dzīves veida, bet viņš no slaistiem iecēla kalnu altāru priesterus, kam vien tas patika. Tam viņš uzticēja amatu, un tie tad kļuva par augstieņu priesteriem. Un tā šī lieta kļuva pašam Jerobjāmam par bojā ejas iemeslu, ka tas tika noslaucīts no zemes virsmas. Āmen. Un rakstvieta, viens pants, ko es vēl gribētu nolasīt, ir 2. Korintiešu vēstulē. 2. Korintiešu vēstule, 11. nodaļa un 3. pants. Un šeit apostols Pāvils, viņš saka šādus vārdus. Es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Āmen. Ļoti interesants vārds. Un tās domas man atnāca par pievilšanu. Par pievilšanu. Es nezinu, kādā sakarā, kam tas ir vajadzīgs. Nopietni, nezinu. Nevaru tev pirkstu parādīt, kurš tu esi. Ja? Bet kungs kaut ko grib droši vien par šo tēmu mums pateikt un pamācīt. Lai mūs iedrošinātu. Nevis lai nosodītu, bet lai iedrošinātu. Lai mēs būtu vēl uzmanīgāki. Ja? Jo es domāju, jūs visi man piekritīsiet, mēs visi dzīvojam. Mēs jau varam teikt, ka mēs nedzīvojam. Ja tu saki, ka mēs nedzīvojam, tu jau esi pievilcis. Bet mēs visi dzīvojam pieviltajā pasaulē. Jūs varat uz to teikt, āmen, ir tā vai nav? Mēs visi dzīvojam pieviltajā pasaulē, piemānītajā pasaulē. Un kas ir autors visam tam? Velns. Jo Jēzus jau saka, ka velns ir nācis, ja, lai zaktu, nokautu, nomaitātu. Ja. Un ņemot vērā vēl citas rakstvietas, mēs varētu teikt, ka viņš ir nācis arī novērst mūsu uzmanību no Kristus, novērst no tā, lai cilvēki nedzird evaņģēliju, lai cilvēks pazudinātu, lai cilvēks iznīcinātu. Un tas viss notiek caur pievilšanu,
caur mānīšanu. Tāpēc mums ir ļoti jāturās pie Kristus un jāpazīst Kristus. Un jācenšas palikt tajā Kristus gaismā un jādzīvo Dieva gaismā, lai mēs varētu kā Dieva bērni atpazīt šīs viltības, šo blēdību, un lai mēs varētu būt par lielu svētību. Amen. Es domāju, ka arī mēs ne tikai dzīvojam pieviltajā pasaulē, bet, manuprāt, es teikšu, varbūt visi, bet varbūt nezinu. Bet es domāju, ka vairāk vai mazāk mēs visi esam piedzīvojuši pievilšanu savā dzīvē, esam piedzīvojuši melus savā dzīvē. Piemēram, daudzi mēs esam dzirdējuši un esam mācīti par to, ka Dieva nav. Vai tie nav meli? Tie ir meli. Vai tā nav pievilšanās? Tā ir pievilšanās, jā. Tāpēc es saku, ka vairāk vai mazāk mēs visi dzīvojam joprojām pieviltajā pasaulē, kur joprojām ienaidnieks darbojās ar saviem meliem, ar savu viltu, ar savu mānīšanos. Bet paldies Dievam, ka Dievs atrada mūs un izrāva ārā no tumsas, pārcēla savā mīļotā dēla valstībā, un šodien mēs esam viņa bērni, iekš Kristus, iekš viņas patiesības, iekš gaismas, un lai Dievs dod, ka tā arī paliktu līdz tai dienai, kad tas kungs mūs ņems mājā. Tas ir ļoti interesants stāsts. Un man liekas, ka abos pravieša gadījumos, sanāk, ka viņi abi kaut kādā ziņā tika pievilti. Divi Dieva cilvēki. Es saku, divi Dieva kalpi un pravieši ar vārdu. Un kaut kādā ziņā viņi tika pievilti. Kad es domāju par to stāstu, pirmais, kas man tā nāk prātā, es teiktu, lai Dievs dod. Ka mēs nebūtu tie vecie pravieši. Pirmkārt, man gribās uzrunāt visus tos vecos praviešus. Tos visus vecos, ieskaitot mani, kas mēs kalpojam Dievam jau gadiem. Lai Dievs dod, ka mēs neizdaram kaut ko līdzīgu, ko izdarīja šis vecais pravietis. Un ko tad viņš izdarīja? Šis vecais pravietis, varbūt balstoties uz to, ka viņš jau pazīst to kungu daudzus gadus. Viņš visu zina. Viņš ir tik profesionāls savā darbībā, savā jomā. Un tas ir apbrīnojami, ka viņš varēja tā uzdrošināties. Ja? Es teiktu, savā ziņā viņš tā kā ieņemtu Dievu vietu. Bet viņš izdarīja ļoti lielu kļūdu. Es teiktu, tā rupi, viņš sačakarēja šai jaunā cilvēka dzīvi. Ja? Šis vecais pravietis, ja? Šis Dieva kalps, mēs lasām, viņš meloja un viņš novērsa. Ja? No ceļa. Ja šo Dieva cilvēku, šo jauno Dieva kalpu, šo jauno Dieva cilvēku, kurš bija ļoti veiksmīgs savā aicinājumā un savā darbībā, jebšu jauns. Un mēs iesākām lasīt par šo jauno pravieti, kurš atsaucās Dievam. Viņš ir paklausīgs Dievam. Viņš iet Dieva ceļu, šis jaunais cilvēks. Un viņš dara to, ko Dievs viņam ir pateicis burtiski. Ne soli, ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš iet pie valdnieka. Tur ir Dieva drosme, tur viss ir, tur tā kunga vārdi ir. Viņš pasludina, viņš runā visu, ko Dievs viņam liek pateikt. Un Dievs arī to vārdu, ko viņš sludina, apstiprina līdzviešām zīmēm. Un tas kungs ir ar viņu. Un tas kungs viņu pavada šajā ceļā. Un tas kungs runā uz viņu. Un šis jaunais cilvēks, viņš zina, ka viņš nedrīkst atgriezties atpakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru viņš ir gājis. Viņam ir jāiet pa citiem ceļiem, par jauniem ceļiem, nevis pa tiem, pa kuriem viņš ir gājis.
Viņš to skaidri zināja. Viņš to atbildēja ķēniņam, un viņš to atbildēja arī šim vecam pravietim. Un ne jau Jerobjāms, ne jau šis ķēniņš, un ne jau altāri un ļaunums bija tas, kas novērsa šo Dieva cilvēku no ceļa. Bet tas bija vecais pravietis, tas bija tas vecais Dieva kalps, kurš visu zina perfekti. Novērsa šo jauno no Dieva ceļa. Viņa, lai Dievs dod, ka mēs vecie nepieļaujam tādas kļūdas, kas varētu novērst šos jaunos no Dieva ceļa. Un mēs varam to izdarīt. Mēs varam pieļaut tādas rupjas kļūdas. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādas kļūdas jau ir pieļautas. Un mēs nerunājam šeit par pasauli. Mēs runājam šeit par draudzi. Mēs runājam šeit par ticīgiem cilvēkiem. Es domāju, cik daudzi ir sačakarējuši jaunus cilvēkus. Jā. Dievs dod, ka mēs nekļūtu profesionāli, bet jūtīgi. Joprojām jūtīgi pret Dievu, pret Dievu svēto garu, ka mēs joprojām pazītu Dieva sirdi, ka mēs spētu izmanīt lietas. Jā. Un ka mēs nevis bremzētu jaunos kalpošanas darbā, bet lūgtu Dievu, meklētu Dievu, kā šos jaunos nevis apstādināt, vai novērst, vai dot viņiem piedaudzību ar savu reizēm viegliprātīgo kalpošanu. Bet ka mēs būtu vecie, tas labais piemērs. Ka mēs nevis sasaistītu, bet atraisītu jaunos kalpošanās. Nevis bremzētu jaunos kalpošanās. Mums visiem veciem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ļoti uzmanīgiem. Mums ir joprojām jāsaglabā tā svētā gara jūtība, kas bieži vien tiem jaunajiem pat ir reizēm labāka, jo viņi nav profesionāli. Viņiem ir jāuzticās Dievam, viņš šo ceļu nav gājuši. Bet daudz no mums mēs esam gājuši, mēs zinām. Mēs perfekti zinām, kā vadīt dievkalpojumus. Mēs zinām, kā visu salikt. Mēs jau zinām, kas ir no Dieva un kas nav no Dieva. Bet tajā pašā laikā mēs varam arī kļūdīties. Vai mēs pieļaujam tādu varbūtību? Mēs varam kļūdīties. Es varu kļūdīties. Ja? Un kad es lasu jaunajā derībā kādas rakstvietas, kur kaut kas tam līdzīgs ir runāts par veciem, jauniem, par piedaudzību, par ganiem, es domāju, vai es neesmu arī kaut kur vainīgs, varbūt kāda cilvēka atkrišanā. Ar varbūt savu dzīvesveidu, varbūt ar saviem vārdiem neuzmanīgiem, nepiegāju, neatvainojos. Ja? Es savā ziņā ar savu rīcību es varu vai nu sasaistīt, bremzēt, novērst, vai atraisīt, būt par svētību jaunajiem. Es domāju, Dievs dod, ka mēs ar teviem nekad nekļūtu tik profesionāli. Tik profesionāli. Ka mēs visu zinām. Tas var baigi sabojāt visu. Baigi var sabojāt visu. Jo jaunie skatās uz mums. Es šodien skatos uz jaunajiem, un es redzu, ka viņi deg. Daudzi deg. Reizēm arī nedaudz bez saprašanas. Un tu no savas pieredzes redzi, tur ir jāpiestrādā. Tur ir vajadzīga mācekļošana. Tur vajag palabot. Bet tie ir tādi sīkumi, piedodiet. Tie tiešām ir sīkumi. Bet no tiem sīkumiem veidojās lielas lietas. Ja es šodien neievērošu to vienu lietu, vai otru, vai trešo, vai piekto, gada vai 2 vai vairāk gadu griezumā, ja es neko nedarīšu to, es veicināšu vai es atvēršu durvis šai pievilšanai, kas var ienākt arī šajā jaunā cilvēka dzīvē, dēļ kā viņš aizies. Es personīgi esmu piedzīvojis savā dzīvē, ka
kalpotāju neuzmanības dēļ, paviršības dēļ cilvēki ir gājuši projām no draudzēm. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Es reizēm esmu domājis, vai gadījumā, kamēr vēl laiks ir un kamēr vēl dvaša ir, varbūt mainīt profesiju. Varbūt iet rakt zemē un neuzņemties tik lielu atbildību par cilvēkiem. Jo beigās, pasakiet man lūdzu, kurš atbildēs par viņiem visiem? Es lasu Bībelē, un viņa liek man drebēt. Tur rakstīts, ka mācītāji nāks grūtākā tiesā. Tātad būs vēl kāda grūtāka tiesa. Kāpēc viņi nāks grūtākā tiesā? Tāpēc, ka viņiem Dievs ir devis ne tikai privilēģijas, viņš ir devis tieši tāpatās arī lielu atbildību. Ļoti liela atbildība. Jūsu mācītājiem, kalpotājiem un visiem pārējiem kalpotājiem ir ļoti liela atbildība šajā vietā. Tāpēc lūdziet par viņiem Dievu, lai Dieva eņģeļi viņus sargā, lai viņi nekad nekļūtu profesionāli, bet jūtīgi pret Dieva svēto garu. Jums kā draudzē ir jāstāv par viņiem uz ceļiem lūgšanā, lai nekad tas nenotiktu un lai neviens no šiem kalpiem, kas šodien dedzīgi kalpo, netiktu pievilts. Un kā arī viņi nepieviltu nevienu. Tāpēc mums visiem vienam par otru jāstāv, un lai Dievs pasarg, un lai Dievs mums pasarg, ka mēs neieņemam tādu domu. Nē, ar mums jau tas nekad nevar notikt. Ja mēs tā padomājam, mēs jau esam pievilti. Manā Bībelē ir rakstīts, kas stāv, lai pielūko, ka viņš nekrīt. Ja? Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Kas vēl apbrīvo man šajā stāstā, ka šis vecais pravietis, kurš novērsa šo jauno cilvēku, viņš bija liecinieks arī šī jaunā cilvēka traģiskajam galam. Un es domāju, vai ir šajā pasaulē taisnība, mans kungs un Dievs? Kāpēc viņam vajadzēja iet bojā? Kāpēc ne šim čalim, šim profesionālam, šim vecajam? Kreķis tāds, novērš jauno čali, kurš kalpo, altāri brūk, notiek zīmes un brīnumi. Vecais, ko tu dari? Tu esi sačakarējis šī jaunā cilvēka dzīvi. Un tagad viņš ir beigts, un tu stāvi dzīvs. Un es domāju, šim vecam pravietam tur nav rakstīts. Es arī nepretendēju uz absolūto patiesību tagad. Bet es tā apmēram iedomājos, ka viss var gadīties, ka redzot kādu galu ir ņēmis šis jaunais cilvēks, kurš, pateicoties šim vecajam kreķim, novirzīja viņu no patiesības. Es pieļauju, ka viņam bija ļoti liela vainas apziņa. Viņš neatstāja viņu tur, viņš viņu atved uz pilsētu un sāk apraudāt. Viņai, lai Dievs dod arī man un mums visiem nepiedzīvot kaut ko tādu. Mums nav jāsagaida līķi baznīcā, lai viņu apraudātu. Mums vajag svinēt uzvaras. Mums vajag nevis sasaistīt, bet atraisīt jaunos, lai viņi var kalpot tam kungam. Bet cik bieži nav tās situācijas tādas? Mēs esam vainīgi pie to cilvēku pazušanas. Viņi atkrīt. Pēc tam mēs baznīcās sērojam par viņiem, ka viņi ir atkrituši, ka viņi ir pazuduši. Un pēc tam pašās beigās es vienkārši tā domāju pie sevis. Varētu būt, ka viņu mocīja šī vainas apziņa tik ļoti, ka beigās viņš jau saka, apglabājiet mani pēc tam, kad es nomiršu, apglabājiet kopā ar viņu. Es domāju, gaužām traģisks stāsts, vai ne? Jūs saprotiet, kāpēc es negribēju par to runāt? Man gribējās runāt, ka Jēzus saka, pārcelsimies! Un tur ir, Un es domāju, Dievs, es baigi negribu kļūdīties. Es nezinu, kam tas ir. Varbūt man arī. Es domāju, ka man arī. Es arī esmu viens no vecajiem. Un ir vēl vecāki par mani. Un lai Dievs mūs stiprina vecos, lai Dieva gars mūs pamāca vecos. Nepiedzīvot kaut ko tādu, savās draudzēs, savās komunās, savās
Kur mums cilvēki ir uzticēti, ka mēs to nepiedzīvojam. Ka mēs neesam profesionāli. Jauns cilvēks sāk liecināt, stāstīt, mēs viņu pārtraucam, mēs sakam, es jau arī, es jau visu zinu. Man Dievs teica, jāiet šajā virzienā. Bet ja Dievs šim jaunam cilvēkam teica, tajā virzienā, tad pasaki man lūdzu, kas tu tāds esi, kas saka, vajag iet tajā virzienā? Varbūt tās ieši otrādāk. Varbūt tev vajag palīdzēt viņam iet tajā virzienā, kurā Dievs viņu ved. Es domāju, tā ir arī ne tikai garīdznieku lieta, tā var būt arī mums, kā vecākiem. Arī vecāki mēs esam. Mēs esam vecāki par jaunajiem. Mēs esam vecāki par saviem bērniem. Arī bērni mums ir uzticēti. Man ir uzticēti bērni. Un lai Dievs dod, ka es neesmu tas vecais, kas novirza savus bērnus no tā ceļa, kuru Dievs ir paredzējis viņiem. Un mēs varam to izdarīt. Es kaut ko savā dzīvē neesmu piepildījis, un es ar bērniem gribu to piepildīt. Manuprāt, tā ir kaut kur tāda stratēģija, ja? Zemtekstu. Es to neīstenoju, tu īsteno. Bet ja tam bērnam ir cits ceļš, tā kunga ceļš, jo tu saproti, ja tas nebūs tā kunga, tas nepareizais ceļš viņu satrieks. Ja Dāvids piekristu vecajam, profesionālajam Saulam, kurš zina, kā cīnīties, viņš saka, tu jaunais, tu nevari tā iet kaujā. Tev ir jāiet kaujā šādi. Bet Dāvids visu dzīvi bija karojis šādi, un viņš vienmēr uzvarēja. Bet Saulam, viņam liekas, ka vajag iet ar zobenu, vajag iet ar vairogu un vajag darīt tieši tā. Un Dāvids ir ļoti pazemīgs un paklausīgs. Viņš tajā brīdī tā kā pieņem, paldies Dievam, ka tas bija tikai īsu brīdi. Viņš pamēģināja iekāpt šajā padomā. Viņš uzvilka visas tās bruņas, paņēma zobenu. Mēs jau varam apmēram iztēloties, kā viņš tur varēja izskatīties. Ja? Tajā Saula lielajos izmēros. Ja? Cepure nošļukusi, bruņas lielas, zobens varbūt valkās pa zemi. Un Dāvids tur pakustējās. Un teica, visi baigi labi, bruņas baigi labās, krūtās. Cik viņas maksā? Visi baigi labi. Bet zini, es laikam palikšu pie sava. Es palikšu pie tām metodēm. Es palikšu varbūt tās pie savām rīta lūkšanām. Es palikšu pie savas Bībeles metodas lasīšanas. Un es palikšu jūtīgs pret svēto garu. Un, ja tas tevi palīdzēja, super, bet es varbūt tomēr labāk izvēlos palikt tajā vienkāršībā. Jo Dievs līdz šim man ir lietojis, esmu redzējis viņa slavu, viņa godību. Es negribu neko mainīt. Un tāpēc, kad Dāvids to izdara, viņš guva uzvaru. Atšķirībā no šī gadījuma. Arī vecais un arī pamācīja. Viņš visu zina. Bet mēs taču tur lasam reāli. Tur taču ir rakstīts. Viņš meloja un viņš novērsa viņu no tā kunga ceļa. Jēzus saka ļoti skarbs vārds. Ja mēs kļūstam par piedauzību kādam, kas mūsu dēļ atkrīt, tad tādam labāk ir akmeni uzlikt. Man šīs raksturvietas liek, es nezinu kā jūs, bet satricina, ne? Ja es kādam kļūstu par iemeslu viņa atkrišanai, tas ir bīstami, pareizi. Tāpēc es maz runāju, ka bija Dieva mājās. Es smaidīju. Nē. Mēs izgājām visam tam cauri, pateicoties šiem brīnišķīgiem vīriem, kas ir Dieva mājās. Tā bija lieliska komanda, lieliska pieredze manai dzīvē, manai dvēselē. Jums ir brīnišķīgi Dieva kalpi gan Liepājā, gan Rīgā, gan šeit. Jūs pa šiem gadiem esat auguši. Vēlnam neizdevās apstādināt, postīt, ārdīt. Dievs visu to ir vērsis par labu.
Un tā vietā, lai mazinātu, Dievs ir dubultojis, trīskāršojis, un lai viņam ir slava, un lai viņam ir gods. Tā kā, mīļie, un var redzēt, ka šeit jaunie kalpotāji nav novirzīti no patiesības ceļa, tieši otrādāk ir iedrošināti iet patiesības ceļu. Šodien daudzi jūs kalpojat, esat jūtīgi pret Dievu svēto garu, un kāda tā ir milzīga svētība, vai ne? Lai Dievs dod, vai ne? Lai Kuldīgā, Ogrē, visur Rīgā, Liepājā, visā Latvijā, visās draudzēs, ka mēs visi vecie, visus, kurus varētu likt zem vārda vecie vai vecēji, kas ir atbildīgi par cilvēkiem, par veciem, par jauniem, ka mēs būtu ļoti uzmanīgi un nekad nekļūtu tik profesionāli, ka mēs uzdrīkstētos ieņemt Dievu vietu vai svētā gara vietu un sākt diktēt, ko darīt vai ko nedarīt. Jo beigās galvenais jau ir Dievs. Galvenais draudzē un galva ir Kristus un ne cilvēks. Mēs esam tikai kalpi. Mūsu uzdevums ir paklausīt savam kungam. Darīt to, ko viņš saka. Atsaukties viņa norādēm. Mācekļot, iedrošināt, stiprināt, atraisīt, palīdzēt. Mums ir jābūt, draudzēm ir jābūt tādām vietām, kur viss notiek. Kur cilvēki, kas ienāk no samaitātās pasaules un pieviltās pasaules un sasaistītās un iznīcinātās, ka šeit cilvēks piedzimst. Šeit viņš augšām ceļās, ja? Šeit viņš tiek pārcelts no tumsas gaismā. Šeit viņš tiek iedrošināts. Šeit viņu ciena kā cilvēku un nevis pļauj viņam virsū zegē. Tev ir augstākā izglītība, nav, kam tu vajadzīgs, ja? Bet, kad viņš ienāk iekšā bombzīts, ka viņu vērtē, tāpēc, ka viņš ir pirmkārt cilvēks. Dieva radība. Dieva radība. Tas, ko mēs lūdzam, slavējam, pielūdzam. Neies kopā, ja es viņu šeit pielūgšu, aleluja, un bombzītīm uzpļaušu. Kaut kas tur nebūs kārtībā. Jā, viņš ir jāpamāc. Viņam ir jāpalīdz atgriezties un sakārtot savu dzīvi. Tas ir kaut kas cits. Jā. Bet es ticu, ka baznīcai ir jābūt tai vietai, kur mēs nevis novēršam cilvēks no pareizā ceļa, bet uzturam un palīdzam, lai tas cilvēks noiet līdz galam, lai viņam nav dzīvē jāpiedzīvo rīgās lauzas, kas viņu izpostīs, un tad cilvēki stāvēs malā, skatīsies, tev pravietis, kur? Redz, kur ir. Tāpēc es negribu iet pie jums. Es domāju, ka draudze ir devusi ļoti lielu piedaudzību vairāku gadu garumā. Bet paldies Dievam, ka ir Dievs. Jo Dievs arī to var vērst uz labu, ja mēs no sirds atgriežamies. Ja mēs no sirds lūdzam Dievs piedot, es neko nevaru vairāk šeit mainīt. Esmu tik daudz problēmu sataisījis. Es nezinu, kā to mainīt. Tas ir atkritis dēļ manis, vai tas. Es ticu, tieši tāpat kā pasaulē, godprātīga, godīga atzīšanās mīkstina vainu. Ja? A Dieva valstībā tas ir vēl kvadrātā un kubā. Dievs ir ļoti labs Dievs. Amen. Bet tas vārds nav tikai veciem praviešiem. Tas vārds ir arī jauniem. Jaunie, klausaties. Tev ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tev ir jābūt arī ļoti uzmanīgam. Ne tikai vecam, bet arī katram vienam, kas apmeklē draugu, ir jābūt uzmanīgam. Un visu vajag pārbaudīt. Vispirms jau caur Dieva vārdu. Amen. Šis jaunais cilvēks, viņš saņēma pamudinājumu no tā kunga vārda. Darīja to un to un tā. Visur mēs lasījām, tā kunga vārds bija pamatā. Viņš visu darīja uz tā vārda pamata. Un raksti mums saka, un jaunā derībā mēs lasām, arī tad, kad Pāvils sludināja, tur cilvēki klausījās viņu un pārbaudīja, vai tā ir rakstos rakstīts, kā viņš sludina. Un tā nav slikta lieta. Ja kāds tev saka, beidz, viņš jau ir pievilts. Ja viņš pats nepārbauda caur svētiem rakstiem un uzticās visiem vējiem, tad, zini, esi uzmanīgs ar tādiem. Ja?
kas vadās tikai no vēja. Ja? Pamatā mums visiem ir Dieva vārds, un mēs visu pārbaudām saskaņā ar Dieva vārdu. Un tur jaunajā derībā mēs arī lasām. Pāvils saka, pat ja eņģeļi nonāktu, ja, un sludinātu jums, ja, bet ja tas nesaskan ar jauno derību, ja tas nesaskan ar Kristus mācību, ja tas nesaskan ar veselīgo mācību, lās par to. Un pasakiet tam cilvēkam, piedod, bet šeit mēs beidzam. Negribu. Tas nav mans. Un starp citu, vispārībā varam parunāties. Atgriezies, jā. Mums visiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Visiem. Mums visiem. Un arī jums jaunajiem. Arī jauniem, kas esat nesen uzsākuši ceļu ar to kungu. Esmu pilnīgi pārliecināts, jums ir svaigas asins, jūs neesat profesionāli, bet jūs tik ļoti mīlat Dievu, jūs ļoti gribat Dievu, jūs lasat Dievu vārdu, varbūt pat reizēm vairāk un kvalitatīvāk un pierakstat un atzīmēt, pat labāk nekā daži labi vecie. Turpinat to darīt. Turpinat to darīt. Turpinat to darīt. Un neļaujieties pievilties. Un Bībelē mēs lasām par vairākas vietas, kur mēs redzam šo pievilšanos. Ja. Es varbūt minēšu varbūt tās dažas no tām. Atšķiriet kopā ar mani. Jā, varbūt tās vispirms par pievilšanu. Es te paskatījos, kas tas tāds ir, kas tā pa sugu, ar ko viņi elpo, kāds izskatās, kāds var būt. Tad tur es izrakstīju. Tātad, kas ir pievilšana, vai kā tas izpaužās? Tātad, tas ir tāds stāvoklis jau cilvēkam, ja, kas sāk ticēt reāli meliem. Viņš vairāk neredz, ka tie ir meli. Viņš neatpazīst, ka tie ir meli. Un viņš sāk ticēt reāliem meliem. Un viņš nespēja vairāk ticēt patiesībai. Es domāju, pievilšanās ir baigā lieta, vai ne? Un ir tik daudz piedzīvots, ja, arī kristīgajā baznīcā. Pasakiet man, lūdzu, kā tas var būt? Kā var tik ļoti pievilt cilvēku, kurš ir piedzīvojis Dievu, kurš ir mīlējis Dievu, lai gan beigās Dievs jau zina, kā tur īstenībā ir bijis, bet vismaz ārēji. Cilvēks ir citējis Dievu vārdu, sludinājis Dievu vārdu, gājis baznīcā, kalpojis. Un tad vienu dienu no visa tā atsakās, un tādi letālākie gadījumi vai smagākie gadījumi, kad cilvēki pat kļūst par sātanistiem. Cik ļoti cilvēks var būt pievilts. Un droši vien, ka tu gati atceries, un visi vecie atcerēties, ja, kad mums bija nometne, kad bija doktors Džons. Tur bija viena tāda reize neaizmirstama, vai ne? Visa nedēļa, no rīta līdz vakaram un arī naktī vēl. Un viņš minēja, ka bija statistika, vai ne? Bija statistika ņemta no 100 kalpotājiem, vai ne? Par tā, ka viņi krituši, ja? Kāpēc viņi krita, ja? Un viena no tām atbildēm bija tāda, es nekad nevarēju iedomāties, ka tas varētu notikt ar mani. Es nekad neticēju tam, ka tas varētu notikt man. Es nevarēju iedomāties, ka es, kas tik ļoti degu par Dievu, varētu iekrist tādos grēkos un atkrist un aiziet un darīt kaut ko tik aplamu. Tāpēc ar dievbijību, ar bību pieejam visam un nelacamies. Bet ņemam vērā, ko raksts saka, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Tā kā esam ļoti uzmanīgi, ja? Un patiesībā pievilšana, tas ir, tiešām tas ir traki. Iedomājieties, ka tu visu laiku esi ticējis patiesībai. Man pat ir kāds zināms cilvēks, es neminēšu viņu vārdu, bet viņš bija mācītājs daudzus gadus. Un tajā laikā, kad es vēl biju Dieva mājā, es braucu no Liepājas mājās, un es gribēju satikt viņu un iebraukt pie viņa ciemos. Un es sazvanu viņam,
sazvanīju viņu, es kaut ko biju dzirdējis. Ja? Es gribēju satikties un aprunāties ar viņu. Es sazvanījos, es satikos, un mēs aizbraucām uz kafejnīcu paēst, jo tā ir tā vieta, kur ledi kūst un tāda brīvāka atmosfēra un var parunāties. Un es viņu apņemu, un es saprotu, ka tur kaut kas ir mainījies. Un viņš man sāka stāstīt, un viņš ir pilnīgi atteicies, un viņš vairāk netic vispār, ka tāds Dievs ir. Es runāju par mācītāju, kurš bija mācītājs, kura draudzē es arī biju un esmu kalpojis. Ja? Un es domāju pie sevis, Dievs, lūdzu, sargi, kas stāv, lai pielūko, ka viņš nekrīt. Jūs zināt, kāpēc draudze vajadzīga, kāpēc vecēji vajadzīga, kāpēc mēs visi viens otram esam vajadzīgi? Tāpēc, ka mēs redzam tikai vienu pusi. Jūs redzat tikai, paskatieties paši uz sevi, kā Dievs mūs ir radījis. Jums nav acis visur. Jums ir acis priekšā. Jūs redzat tikai to, ko jūs redzat, bet ko jūs neredzat? Cik procentus no sava ķermeņa jūs neredzat? Pasakiet man. 1, 2, no 100%, kā jums liekas? Tā ātri. Cik procentus mēs varētu neredzēt? Es domāju, ka tuvu pusē, pareizi. 30 kādu, vai ne? 30, plus mīnus, varam izlocīties tur visādi. Tie, kas tur baigi tādi, locās katru rītu, tie moši, ka var vispār sevi visur redzēt, ja? Galvu izbāzt ar kājām un tāda arī ir. Tie ir īpaši gadījumi, ja? Jebkurā gadījumā, ja tu esi tik lokans, visi redz vienalga, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Bet mēs visi esam viens otram vajadzīgi. Kāpēc? Ja es nepamanu, jo man rakstīts ir, ka kurš gan apzinās savu nomaldīšanos? Tā ir rakstīts. Tātad, ja tur ir rakstīts, kurš gan apzinās savu nomaldīšanos, tātad pastāv iespēja, ka es varu neapzināties, ka es jau esmu kaut kur nomaldījies. Bet mans brālis to var pamanīt vai māsa. Un lūdzot Dievu un pazemībā un Kristus mīlestībā, brālis vai māsa ar lūkšanu var pienākt. Un mīlestībā, kā rakstīts Bībelē, zem 4 acīm. Sākt visu zem 4 acīm, nevis Facebookā. Man sāp sirds nopietni. Es neesmu baigais Facebooka fans un neko tur nelieku. Jūs noteikti es tur nekur neesmu. Tā. Bet, kad es paskatos un redzu, ka ticīgie ņemās tur un viens otru zākā un valdības, absolūti 200% tas nav no Dieva. Pievilšanās. Ja. Nedara tā Dievs. Ja. Dievs saka, zem 4 acīm ej un runā. Un ja viņš negrib atgriezties, ņem vēl kāds, Dievs dod vēl vienu iespēju, vēl vienu. Viņš nāk pretī, tāpēc, ka es neapzinos. Un man ir vajadzīgi kādi, kas var palīdzēt man. Nevis sasaistīt vai izspērt man ārā no baznīcas, bet darīt visu iespējamo, lai glābtu to cilvēku. Ja? Bet ir gadījumi, un cik var saprast, kad var pastāvēt tāda iespēja, kad ne viena cilvēka tikšanās var palīdzēt, ne vairāku brāļu. Cilvēks var visu noliegt. Tad raksti saka, tad uzskatiet viņu par pagānu, par neticīgu. Ja. Jo viņš tik ļoti nomaldījies ir un nespēja neko pieņemt, tad neko darīt. Bet pievilšanās ir baigā lieta. Cilvēks ir piekrāpts, apmānīts un ievilināts lamatās. Cilvēkam tiek atņemts ar krāpšanu, tad viņš tiek izlaupīts ar krāpšanu, ar viltību. Visu, ko viņš ir iegūs, visu, ko viņš ir mantojis, es teiktu, pat no Dieva, to visu var izkrāpt ārā. Un vienu dienu viņš var palikt pliks un nabaks. Ja. Varbūt tās esat lasījuši tādu grāmatu Demos Šakarjana, vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Tur bija viens svētīgs evaņģēlists, ja, kurš tika uzaicināts un kurš sludināja daudziem cilvēkiem. Svētīgs vīrs, un cilvēki atsaucās un par finanses pa vairākām reizēm nesēja. Šis cilvēks jau bija pievilts. Nauda viņu bija pievilusi. Ja. Un šī pievilšana viņu iztukšoja un pataisīja pa bomzi. Pagāja kādi gadi, un tur rakstīts, ka vai Demos vai kāds satika to evaņģēlistu pie miskastēm. Tur redz, ko pievilšana var izdarīt. Tu zini, mēs lasījām šeit stāstu. Vecais palika dzīvs kraķis tāds, ja?
Bet jaunais jau aizgāja bojā, jūs saprotiet? Jaunais. Un velns paturēs tos vecos arī, ja? Lai tik tie vecie pazudina tos jaunos, mums nevajag labu baznīcu. Mums vajag baznīcu, kur mēs apraudāsim jaunos. Kur mēs apraudāsim talantīgos, ja? Kuri gribēja būt talantīgi, bet nomira. Dievs dod, ka tāda situācija nav mūsu Latvijā. Pievilšanās ir baigā lieta, mīļie. Šis stāvoklis, šī pievilšana, tā sagrauj visas cerības cilvēkā. Viss, kas bija cerēts, viss, par ko bija sapņots, tas var viss sabrukt vienu dienu. Tas ir traki. Ja? Paskatieties, kas ir lasīts Kolosiešu vēstulē. Kolosiešu vēstule. Jūs noteikti esat lasījuši 2. nodaļā. Es vēl varu? Vēl drīkst, jā. Ja jūs sāksiet gorīties, un es pamanīšu. Es tā ceru. Kolosiešiem. Kur bija kolosiešiem? Paldies Dievam. Paldies Dievam, ka es neteicu, ko tu man māci, māsa, es jau visu zinu. Pievilc! Paldies Dievam. Sakiet Dievam, paldies Tev, kungs, kad ir tādi jaunieši, jauni ticīgie, kuri reizēm mums iedod veciem labus padomus. Ja. It kā mums pašiem to vajadzētu zināt, bet mēs visi esam viens otram vajadzīgi. Tāpēc mums visiem baznīcā un draudzēs ir jāizturās ar lielu cieņu vienam pret otru. Jāmīl, jāciena, jāpalīdz viens otru, jo, kas zina, varbūt tieši tas brālis vai tā māsa izglābs tavu vienu dienu dzīvību. Tu to nezini. Tāpēc labāk ir ieguldīties nekā neieguldīties. Un šeit apostols Pāvils saka tā. Viņš saka, tad Kristu Jēzu pieņēmuši 2. nodaļā. Dzīvojiet viņā, halleluja! Pieņēmāt Jēzus Kristu, tad dzīvojiet, baudat, ja? Un tālāk viņš saka, klausieties, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās kur? Dievā vai cilvēku mācībās, pasaules pirmsmēkos, bet ne Kristu. Pāvils brīdī viņš saka, uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta. Galtiešu vēstulē rakstīts, svapadībai tu un es mēs esam aicināti. Amen. Viņš mūs izveda ārā. Viņš samaksāja dārgu cenu, lai mēs ar tevīm būtu brīvi. Ja? Un tur tālāk rakstīts 18. pantā, nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu. Nevienam nav tiesības atņemt jūsu balvu. Kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut tas arī lepojās ar parādībām, ko viņš redzējis. Nevienam nav tiesības, arī vecajiem nav tiesības atņemt tavu brīvību Kristū. Amen. Nevienam vecajam, arī man nav tādas tiesības novērst tevi no Kristus vienkāršības. Halleluja. Un tur Pāvils arī brīdina, vai ne, mēs lasījām Korintiešu vēstulē. Viņš saka, es baidos par jums, ka tieši tāpatās kā Sātans ar viltu piekrāp ievu, ka jūs netiekat samaitāti, jūs domas netiek samaitāti. Kādā kontekstā viņš runā? Viņš runā, ka apkārt ir cilvēki, kuri pastāv nepareizā mācībā. Viņš saka, es baidos, ka jūs atkal brīvi būdama atkal nonāksiet jūgā. Atkal nonāksiet verdzībā. Atkal kaut kādos cilvēciskajos likumos un tradīcijās, kas nav no Dieva. Dievam ir kārtība, amen. Es neesmu pret kārtību. Ja nav kārtība, ir bardaks. Ir savu kārtību Dievam. Bet ir lietas un daudzas lietas, kas var nebūt reizēm no Dieva. Tāpēc arī dievkalpojumiem ir ļoti svarīgi. Visām sapulcēm, vienalga, kā mēs viņus saucam, ka viņas ir tā kā gads lūdzu manī. Lai ir gara vadība. Lai joprojām paliek gara vadība. Un ticiet vai ne, man nekas no tā, ko es šodien sludinu, nav pierakstīts. Es tikai uzrakstīju definīciju. Es iegāju internetā, izlasīju. Šeit tas varētu derēt, jā.
Bet man ir jāuzticās, ka Dievs dod, kas man ir jārunā. Tāpēc, ka viņš deva vārdu. Un ja viņš man dod vārdu, vismaz kā Dievs dara ar manī, lai es nefilozofētu, ja? Tad viņš man bieži vien nedod līdz pēdējiem brīdim. Man ir jāuzticās viņam, ka viņš vadīs un viņš dos vārdus, ko runāt un teikt. Tā nav vienmēr, bet tā Dievs mani vada. Jums nav jābūt kā es. Jo Dievs to pašā sākumā man pateica, ka tu būsi sirds sludinātājs, no sirds runās. Un man ir jārūpējās par to, lai es esmu attiecībās ar Dievu, lai es no sirds varētu runāt. Es neesmu Dereks Princis, es neesmu skolotājs, es neesmu kāds cits, es esmu Agris un vienīgais. Un Dievs dod, ka nav vairāk citai. Nevajag nekopēt, tu esi tāpat brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs, amen. Tu esi brīnišķīgs, un Dievs grib tev brīnišķīgi lietot. Tātad uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju, un nevienam nav tiesības atņemt. Un šis jaunais cilvēks padevās šīm vecajam pravietim. Ja? Nepadodies. Ja? Nepadodies. Paliec uzticīgs tam kungam. Ja vecais pravietis saka, ej, klausies, var takšu arī iedzert. Kur ir rakstīts Bībelē, ka nevar? Tu zini, ja tev ir pārliecība, ja tu esi dzēris kādreiz, un tu zini, ka Dievs tevi ir atbrīvojis, un vecais tev saka, var, nedari to. Nedari to. Tu zini, ka Dievs tev no tā ir atbrīvojis. Pie tā arī paliec. Un neklausa vecajam. Tā ir viņa lieta. Tā ir viņa lieta. Bet ja tu nepaklausīsi, Dievs no tā ir atbrīvojis. Un ja tu nepaklausīsi, tā viena glāzīte tev izmaksās ļoti dārgi. Viņš neaizies bojā tas kraķis, ja, kurš pateica, dzer, nekas nebūs. Jo raksti jau saka Timotejam arī. Iedzer viņčiku, vēders sāp. Ja nesāp, izdomā kaut ko, lai sāp, lai tev ir, lai tev nav jāmelo. Man sāpēja, iedzēru. Tas, kas reizēm baznīcā notiek, kā Dievs uz to visu skatās, mans kungs un Dievs. Ja. Jākaba vēstulē arī brīnišķīgi ir. Arī apskatījos, lasīju, tur arī baigi forši. Bet patiesībā ir ļoti daudz vietas. Ir daudz vietas. Nav ļoti, ļoti daudz, bet ir daudz vietas, kur ir tas vārds tieši pievilts, bet arī netieši arī var saprast, ka iet par pievilšanu runa. Bet Jākaba vēstule, ko es tur gribēju izlasīt. Jākaba vēstulē, paskatieties, tur arī Jākabs brīdina. 1. nodaļā. Un es domāju, ka šie vīri visi raksta, tāpēc, ka klejo visādas idejas un mācības un dogmas un viss kaut kas ceļo pa to kristīgo vidi. Ko un kā un kas. Un paldies Dievam, ka ir tādi Dieva vīri, kas mīl Dievu, kas ir apustuļi nevis pēc amata un nosaukuma, bet pēc aicinājuma. Ja? Un kas māca draudzi pastāvēt tādā veselīgā mācībā un saprašanā. Jūs ziniet, tā ir liela vērtība. Ja? Milzīga vērtība. Tā ir nenovērtējama vērtība. Ja? Tur ir rakstīts no 13. panta. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka. Ja tu tiec kārdināts caur apstākļiem, caur situācijām, tad atceries vienu. Dievs nevienu un nekad nekārdina tā. Viņš nekad nevienu neievedīs tādos apstākļos, kas tevi iznīcinās. Tas nebija Dievs, kas novērsa šo jauno cilvēku. Tas nebija Dievs, kas iznīcināja. Tā bija pievilšana, kas viņu iznīcināja. Tā bija nepaklausība, kas viņu iznīcināja. Bet Dievs nevienu neiznīcina. Bet Dievs ir svēts un taisnīgs. Un ja reiz viņš teica, ja tu no tā ēdīsi mirdams mirsi, tā arī būs. Un Dievu šeit nevajag vainot. Dievs ir labs Dievs. Ja? Un rakstīts, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs mani kārdināts, jo ļaunām kārdināšanām,
kārdināšanā. Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina, bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīs dzemdē nāvi. Nemaldieties, mani mīļie brāļi, viņš saka. Nemaldieties. Tie ir maldi. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no kurienes? No augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Katrs labs devums nāk no viņa. Amen. Tāpēc, lai neviens kārdināšanā nesaka, Dievs vainīgs pie tā, Dievs man iebāz tajā situācijā, tāpēc es esmu tāds un šitāds, un vēl vis kaut kas un tā tālāk. Dievs to nedara. Katru kārdina viņa paša kārtība. Ja? Katru kārdina viņa kārtība. Es tā domāju, caur ko atnāk šīs pievilšanās, caur ko varētu atnākt mūsu dzīvē, kur mums ir jābūt uzmanīgiem. Man kaut kā prātā nāca, kur jaunajā derībā Jēzus stāsta par cilvēku sirdīm, par cilvēku sirds zemē. Un man liekas, ka tur ir 3 sirds zemes, kas varētu būt, kur mums jābūt ļoti uzmanīgiem un caur kurām tad var ienākt šī pievilšanās. Ja. Atcerieties, pirmā sirds zeme, par ko bija runa. Tātad pirmā sirds zeme, sēkla krita kur? Ceļmalā. Tātad, un viņš vēlāk dod izskaidrojumu. Ko nozīmē sēkla ceļmalā? Tātad tie, kas vārdu dzird, bet neko nesaprot. Viņš dzird vārdu, bet viņš nesaprot, un viņš arī necenšas iedziļināties un nemēģina saprast. Dzirdēju, nesapratu, palaidu garām. Rakstīts ir, velns nāk, un viņš nozog to vārdu, ko tu tikko dzirdēji. Lai Dievs dod, ka tu saproti, ko es šodien runāju. Jo nevis, man gribās teikt droši tā, ne es šodien runāju, Dieva gars šodien runā uz tevīm par šo pievilšanos. Paņem to nopietni. Paņem to nopietni. Ja tu arī kaut ko nesaproti, labāk aizej mājā, lūdz Dievu. Pats skaties rakstus par šo tēmu pievilšanos, un gan jau tu sapratīsi, par ko iet runa tavā gadījumā. Tavā gadījumā. Vai tu esi vecais vai jaunais? Katram mums ir jāpārāk, kur mēs esam. Vai mēs esam tie, kas dod piedauzību, vai mēs esam tie, kas piedauzās? Mums tas jāsaprot. Bet tas ir traģisks stāsts abos gadījumos. Viens, kas dod piedauzību, viens, kas pieveļ, novērš, un otrs arī, un paklaus un aiziet arī ap divu apsēž, iedzers malku un viss beidzās. Jaunais pa galām, vecais sēro, apglabājiet man arī šeit. Traģiski, pareizi, jūs piekrītat? Traģiski. Un lai tā nenotiktu, lai Dievs dod, ja dzirdam, mēģinam saprast, ko Dievs gribēja pateikt. Rokamies, lasam, pētam. Bet sargājam savu sirds, lai velns neko no tā, ko Dievs runā, viņš nespētu nozagt. Amen. Un tad tā sēkla nesīs augli tavā dzīvē. Otrā sirds zeme. Kas bija otrā sirds zeme? Kura sēkla krita uz akmeņiem. Jēzus skaidroja līdzību, ko viņš saka. Tātad tie, kas vārdu dzird, uzņem to ar prieku. Tātad viņi ir sapratuši. Halleluja! Kāds vārds bija? Wow! Labais! Un tālāk. Neko nedaram ar to, pareizi. Un liela daļa mēs droši vien tā arī darām. Ja mēs neko ar to nedarīsim, nekas nenotiks. Es šodien braucām uz Kuldīgu, un sieva teica, jānoklausās vēlreiz tā. Vakar bija konferences sieviešu Mateja baznīcā. Kāds arī vēl klausījās? Vai ne? Kāds nepiedalījās? Viņiem bija tāda sieviešu konference, un meitenes bija nopirkušas linku, pieslēdzās, klausījās vakar līdz 4. Un tur bija, kā viņi sauc? Kristīne, kā? Lemantoviča. Kāds zina viņu? Nezinu, kādu tur zina aizmugurē. Un jūs dzirdējāt viņu vai ne? Nedzirdējāt. Baigi labais. Nopietni. Es ieteiktu visiem iet noklausīt. Vismaz mani, braucot uz Kuldīgu, mani ļoti uzrunāja. Un kas man uzrunāja? Tieši šis te moments uzrunāja. Ja tu dzirdēji,
to, kas var būt labs tev, tavai dzīvībai, tavai veselībai, kas tevi stiprinās, kas padarīs tavu dzīvi veselīgāku, vai tuvāk Dievam, auglīgāk. Tas prasa plānot, tas prasa praktisku rīcību. Ja nesako nekādas praktiskas rīcības, saknes nav. No kurienes viņas būs, pareizi? No kurienes būs saknes, ja es to nepraktizēšu? Kāds ir teicis, ka ieradumi izstrājās ap mēnesi. Vajag vismaz mēnesi, lai ieradumi sāktu veidoties ieradumi. Tev vajadzīgs 30 dienas pielikt piepūli, lai kaut kas lai tur sāktu dīgt kaut kas. Ja neko no tā nedaram, nekas nenotiek. Viņa tā ļoti interesanti teica. Viņa saka, ja cilvēks Bībeli nelasa katru dienu, kā viņa teica? Pareizi, ja? Tāda statistika, ja? Viņa bija pētījusi. Ja cilvēks nelasa Bībeli katru dienu, ja nedēļā viņš neizlasa, ja? Viņa dzīvē nekas nekustās. Ja cilvēks vismaz 2 dienas, piemēram, ja viņš 1 dienu lasa, tad arī tur nekas tā baigi. Ja tikai sākot no varbūt 4 dienām, ja cilvēks lasa, ja, kaut kas sāk tajā cilvēka dzīvē, kaut kas sāks notikt. Redz, kāds liels uzsvars tomēr ir uz Dieva vārdu. Dieva vārds ir tas, kas mūs maina, mūs veido. Ja. Un tie ir tie veselīgie un tie labie ieradumi, kas veido tās saknes. Un mums vajag saknes. Mēs dziedājam dziesmu, badīgi, vai ne? Kā tur bija? Es koks stādīts upes ar saknēm dziļi tavā. Es gribu daudz vairāk! Tas ir labais, ja man patīk. Tas bija traki, ne? Kaut kas aizgāja tur galīgi. Līdz šai dienai vēl neesmu iemācījies to dziesmu. Gribās iemācīties. Savādāk gribu daudz vairāk, un tālāk. Gribēt nav kaitīgi. Ja. Tā kaut kā. Es domāju, ka pietiek. Es domāju, ka šeit arī palikšu. Nav vairāk tāda baigā pamudinājuma kaut kur vēl iet. Bet katrā gadījumā, lai tiešām Dievs dod, vai ne? Lai Dievs dod, ka mēs vecie esam uzmanīgi, jaunie esam uzmanīgi un visi esam uzmanīgi, ka mūs velns nepieviļ. Ka ienaidnieks mūs nepieviļ. Jo viņš jau nenāk kā ragainais, ja? Viņš nenāk kā melns ar asti, ja? Kā poļu pasaka grāmatās, ja? Bērnībā noteikti arī esat kaut ko no tā lasījuši. Un interesanti, vai ne? Vai tā nav jau tāda sagatavošana pievilšanai? Tiek izdotas grāmatas, redz, cik jaukas poļu pasakas, bet vai es atcerieties, tur, man liekas, ļoti daudz pasakas, ļoti daudz ir pa velniem. Un tas cilvēks dzīves gaitā no bērniem, viņš vienkārši pilns ir ar velniem jau. Ar to atziņu pa velniem, ja? Par astēm, par ragiem. Un viņš redz, ka tas pasaka un nekādas beigās sekas nav, un cilvēki nebaidās, bet patiesībā viņš ir tāds iznīcinātājs. Viņš tādu postu var nodarīt tavā dzīvē, ka maz neliekās. Ja? Tāpēc ar viņu absolūti neko. Spiežamies pie Dieva, cenšamies palikt gaismā, palikt pazemībā, lai Dievs dod, ka tava sirds nav arī ērkšķu zeme, jo caur rūpēm arī pievilšana var ienākt, man vajag vairāk strādāt, vairāk naudu, vajag vairāk. Tā arī ir sava pievilšana. Ja? Tā kā es domāju, šīs 3 sirds zemes, šī vārdu nesaprašana, saknes trūkums, rūpes, tās tiešām var būt tādas atvērtas durvis pievilšanai. Un es domāju, ka viens no tādiem lielākiem klupšanas akmeņiem varētu būt lepnība. Augstprātība. Ar manīm nekas nevar notikt. Es esmu zirgā, es visu zinu, es esmu profesionāls. Mums te draudzē visi čikīniekā, viss ir atstrādāts, viss būs krutā. Tu zini, jau pievilti, laika jautājums. Kaut kas nebūs labi. Tāpēc, lai Dievs uz to mūs visus svētī, ka mēs nepieviļamies. Bet, ka mēs paliekam uz tā pareizā, šaurā ceļa, mīlam Dievu, mīlam viens otru, stiprinam viens otru, palīdzam viens otram, iedrošinam viens otru,
Vecie atraisa jaunos, kalpo jaunajiem, ļauj jaunajiem kalpot. Jaunie lūdziet par vecajiem, lai vecie nekļūtu profesionāli, bet vienmēr paliktu jūtīgi pret Dievu svēto garu. Un tad apusēji šāda sadarbība un lūkšana viens par otru, es ticu, atnesīs lielu svētību draudzei un mums visiem. Amen. Amen. Debes Tēvs, paldies Tev, Jēzus vārdā par šo dienu. Paldies Tev, Kungs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, Dievs, ka Tavs vārds skaidru un noteikti mūs māca, Dievs, būt uzmanīgiem, lai arī mēs netiktu pievilti. Arī Tu, Jēzus, par to bija runājis, ka pēdējās dienās būs tā lielā pievilšana. Un, Dievs, mēs lūdzam, ka mēs spiestos pie Tevis, ka mēs gribētu spiestos tik ļoti pie Tevis, Dievs, ka mēs gan saprastu vārdu, gan veidotu dziļas saknes iekš Tevis, netiktu aizraut ar rūpēm par to, ko ģērbsim vai ēdīsim, bet ka mēs paliktu paļāvībā uz Tevi, ka Tu gādās, ka Tu palīdzēsi. Mēs gribam būt auglīgā zeme, Dievs. Un tā ir zeme, Dievs, kas atpazīst šos viltojumus, kas atpazīst šo krāpnieku, kurš grib izkrāpt, kurš grib izzakt mūs, kurš grib mūs atkal noverdzināt. Mēs lūdzam, lai mums ir tāda sirds, kas spēj atpazīt. Lai mums ir tāda jūtīga sirds, Dievs. Es lūdzos par visiem vecajiem šeit, par vecajiem, kas kalpo, par kalpotājiem, kas jau gados ir, Dievs. Jēzus vārdā, Dievs. Es lūdzu, lai viņi nekļūst profesionāli. Kungs, es lūdzu, lai es nekļūstu profesionāls, debes Tēvs. Lai es nepaļaujos uz savu dzīves pieredzi, debes Tēvs. Kungs, lai es nenovēršu, Kungs, kādu jaunu no ceļa, Dievs. Bet tieši otrādāk, palīdz man atpazīt, Dievs. Varbūt kādas jaunas lietas pie jaunajiem, Dievs, kā Tu vadi šodien, debes Tēvs. Palīdz man nesteigties uzreiz ar atbildēm, ar secinājumiem. Palīdz man meklēt Tev, palīdz man gaidīt uz Tev, palīdz man atpazīt, kas ir no Tevis, kas nav. Palīdz mums pamācīt jauno paudzi, Dievs, būt par svētību, būt par labu piemēru, būt par iedrošinātājiem, būt par tiem, kas labu piemēru dod, Dievs. Palīdz mums uz to Jēzus vārdā. Kungs, mēs negribam būt vainīgi ne pie viena dvēseles, ne pie viena, kas piedausies, ne pie viena, kas atkrīt vai kas aiziet. Dievs, Jēzus vārdā. Lūdzu, žēlo mūs, lūdzu, sargā mūs no tā, lūdzu, piedod, ja tas tā ir bijis. Mēs tur neko nevaram izdarīt, debes Tēvs, ja mēs kaut kur esam bijuši vainīgi pie kāda atkrišanas, pie kāda aiziešanas, pie kāda, Dievs, kas netika atraisīts un neīstenoja to talantu vai dāvanu, Dievs, kuru Tu bija devis. Dievs, piedod, Kungs, piedod Jēzus vārdā, un Dievs pasarg, lai nekas tāds vairāk nenotikt. Un svētī jaunos, Dievs, lai viņi paliktu uzticīgi Tev, Tavam vārdam, debes Tēvs, ka viņi mazāk klausītos vecos, bet klausītos vairāk Tevī, ka tajā pašā laikā viņi ņemtu vērā, Dievs, arī veco padomus, Dievs, Jēzus vārdā. Lūdzam šo gudrību, lūdzam šo padomu. Lūdzam, Kungs, ka Tu darbojies svētajā garā savas draudzes vidū, Kungs. Un es lūdzu, lai arī šī kuldīgas draudze vienmēr būt svētīti, kā līdz šim Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mīļie, esiet svētīti. Vēlreiz paldies par jūsu pacietību, pazemību, izturību. Paldies. Amen. Jā, paldies Dievam par šo brīdinājumu, jo tas tiešām ir mums katram. Jo tā pievilšana, viņa jau nav tālu, ja mēs viņai ļaujam. Un, kā jau Agars minēja, kurš gan apzinās to. Un tad arī šīs līdzība, vai to, ko viņš saka par acīm, mēs sevi redzam no vienas puses, mēs redzam, tā kā mēs redzam, un tik daudz drošāk ir, ka mēs tomēr esam kopā. Tik daudz drošāk. Šeit jau mēs jau atnācam tā kā uz svētkiem. Ir jau vienkārši patiesībā un viegli arī svētdienā parādīties un būt šai sadraudzībā, vai dzirdēt vārdu, vai kopā būt. Un tas jau tikai kādas stundas, kuras pa lielam mēs drīkstam, vai varam pat izturēt, tādu, kāds mums gribās, lai mūs redz. Bet tur, kur mēs esam jau vairāk kopā, tur, kur jau mēs ļaujam, ka mūs dzird un redz un runā, uz mums parādās visādas iezīmes, raksturs un visas lietas, kas neļauj patiesībā tik vienkārši paslēpties pievilšanai. Tāpēc mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka viņš mums šodien brīdina par pievilšanu. Un ņemam vērā to, un tāpēc arī ļaujam, ka cilvēki var runāt uz mums, un var redzēt, un var teikt, un var, kā jau viņš teica, pamācīt, sākot, zem 2 acīm, zem 4 acīm. Tad jā. Ar vienu piemiektu sākumā var mēģināt katrs, bet lai no kā, tā jau ir.
Jā, Jēzus jau arī tiem sekotājiem, kas viņam seko, ja Mateja 24. šķiet nodaļā ir teikts, kur tie sekotāji mācekļi, viņi saka, Jēzu, nu kā tad būs tās zīmes, kā tad būs tava pēdējā laika zīmes un pastarās dienas zīmes, un ko viņš pirmo saka? Viņš nesāk uzskaitīt viņus, viņš saka, nepievilieties. Viņš saka, tik vienkārši pievilties, un kā mēs varam arī nepievilties? Patiesība, tas, kas ir vārdā rakstīts. Un paldies Dievam, ka mums ir Kristus prāts un ka mums ir svētais gars un ka mēs esam patiesībā arī cits citam. Ja mēs būtu vieni paši par sevi, kurš gan apzinās, ka viņš viens pats tad ir nomaldījies? Un kurš tad viņam pateiks, ka viņš ir nomaldījies, ja viņš ir viens pats? Un arī tāpat, ja mēs tikai esam šeit, to reizi atnākam, arī tur ir viegli nepateikt to nomaldīšanos. Tāpēc iedrošinājums ir meklējam būt kopā ar ticīgajiem. Šī ir tikai tāda svētku reize. Svētdiena ir superīga diena, kad atnāk kopā arī kā draudzēji. Bet ar to viss nebeidzās. Mūsu staigāšana ar Dievu, mūsu ticība, mūsu tie ticības darbi un visa mūsu staigāšana ir ikdiena. Tāpēc tur arī būs redzams un tur arī mēs pastāvēsim tādā drošākā veidā un vidē. Nu, ko mēs varēsim vēl kādas liecības šajā brīdī arī stāstīt? Varbūt ir kādas 3 liecības sākotnēji, varbūt ir kāds, kurš saprot, ka viņš nāks un pastāstīs, ko Dievs ir darījis. Labrīt. Tāda īsa, varbūt tās vienkārši liecība, praktiska. Vakarā dēls Klaus zvana, ka vai es varēšu tā kā šorīt aizvest viņu uz Liepāju, viņam Liepājā ir jākalpo slavēšanā, un tā kā agrī jau 8 ir jābūt tur. Es saku, paskatīšos, ja autobusu neiet, nekas, un tad aizvedīšu. Paskatos, tiešām autobusi iet tikai vēlāk, un ko vienkārši piecēlās, un tā kā sataisamies, braucam jau ārā no sēcas, skatos, man sievas tēvs dzīvo būtībā 100 metri no maniem, skatos, tas izbrauc ārā, domā, kur tas šis, tās svētdienas rītā tiek agri. Brauc no muguras, skatos Liepājas virziens. Domā tā, ka ja viņš brauks ārā no Liepājas, jāzvana. Ārā no aizpūces jāzvana. Tiešām brauc ārā, zvanu, kur tu uz Liepāju? Jā, saka, super. Vienkārši piestāja, ielika Klaus, iekāp tur un visu. Un kā liekas, nekas jau tāds, bet es vienkārši nebūtu šorīt vārdu dabūjis lasīt, jo vienkārši laika man nebūtu bijis. Tas, ko jau arī Agars teica. Vienkārši liekas, kas tur kā, bet tie ir tik svētīgi mirkļi, un Dievs arī tur parūpējās arī par šitādām vienkāršām lietām. Tā kā slavu Dievam par to.